Ja tava dienas kārts ir pasaule, tad šodien tu esi savas dzīves galvenā varone un režisora vienlaikus. Pasaule simbolizē piepildījumu, harmoniju un jaunu līmeni tavā ceļā. Tā ir kā skaists aplis, kur viss saslēdzas kopā un iegūst jēgu. Šodien ir diena, kad novērtēt, cik tālu esi tikusi un ar pārliecību spērt soli nākamajā virzienā. Ikdienā pasaule aicina izbaudīt sajūtu, ka viss ir savās vietās, vismaz uz brīdi. Varbūt es pabeigusi kādu lielu darbu vai beidzot atradusi ideālo vietu tai vāzei, kas stāvēja uz skapja malas jau mēnešiem. Šī kārta saka: apskati savu pasauli un sajūti pateicību. Ja šodien plāno lielos darbus, dari to ar mieru un pārliecību, ka spēj sasniegt jebko, ko vēlies. Pasaule rāda, ka tev ir visi resursi, gan materiālie, gan emocionālie. Darba videi pasaule ir signāls, ka esi sasniegusi svarīgu punktu, vai tas būtu kāda projekta pabeigšana, atzinība no kolēģiem, vai vienkārši sapratne, ka esi uz pareizā ceļa. Šī kārta liecina, ka šodien vari svinēt savus panākumus, bet arī padomāt par nākamajiem mērķiem. Pasaule atgādina: šī ir tikai viena virsotne, priekšā ir vēl daudz jaunu augstumu. Ja tev ir starptautiski vai tālieši plāni, šodien ir ideāls laiks, lai sāktu tos realizēt. Pasaule simbolizē pilnību un harmoniju. Ja esi attiecībās, šī ir lieliska diena, lai novērtētu kopā sasniegto un izbaudītu tuvību. Varbūt tas ir mazs, bet svarīgs mirklis, piemēram, vakars, kad abi kopā sapņojat par nākotni vai vienkārši izbaudāt viens otra klātbūtni. Ja esi viena, šī kārta saka: tu esi pilnīga tieši tāda, kāda esi. Mīlestība sākas no sevis pieņemšanas, un šodien ir diena, lai svinētu savu neatkarību un skaistumu. Šodien pasaule nes emocionālu mieru un piepildījumu. Tā liecina, ka vari justies kā savā vietā un apzināties, ka viss notiek tā, kā tam jānotiek. Ja pēdējā laikā esi cīnījusies ar trauksmi vai šaubām, šī kārta aicina ļauties mieram un uzticēties savam ceļam. Tātad, ja tava dienas kārts ir pasaule, šodien ir diena, kad pieņemt, ka tu esi paveikusi lielas lietas un ka tev priekšā ir vēl lielākas iespējas. Šī kārta saka: tu esi savas dzīves centrs, un tava pasaule ir tieši tāda, kāda tu to veido. Tāpēc izbaudi šo sajūtu un sapņo drosmīgi. Māra pielaboja mugursomas lences un dziļi ieelpoja svaigo meža gaisu. Viņa atradās uz neliela pakalna, kurš pavērās pāri ielai un skatījās, kā vējš šūpo zāles stiebrus un tālumā spīd ezers. Viņa bija nolēmusi doties pārgājienā viena, bez draugiem, bez telefona paziņojumiem, bez steigas. No rīta pirms iziešanas no mājām viņa bija izvilkusi pasaules kārti. Tajā brīdī viņa par to pārāk neaizdomājās, bet tagad, stāvot šeit, viņa saprata: šī diena bija par pilnīgu klātesamību, par mirkli, kad viss liekas pabeigts un harmonisks. Viņa nebija bijusi viena šādā ceļojumā gadiem. Vienmēr bija kāds, kurš gribēja pievienoties. Vienmēr bija kāds plāns, kāda vajadzība pēc kompānijas. Bet šoreiz viņa apzināti izvēlējās būt tikai pati ar sevi un dabu, lai saprastu, kā jūtas tad, kad nav jādalās ar savu telpu un laiku. Kāpšana kalnā nebija bijusi viegla. Viņa jūta, kā kājas nogura, bet ar katru soli viņa sev atgādināja. Viņa to dara ne tāpēc, lai kaut kur nonāktu, bet tāpēc, lai izbaudītu šo procesu. Un tagad, sasniedzot virsotni, viņa saprata: viss bija tā vērts. Skaistums apkārt, vēsais vējš, miers, kas viņu pārņēma. Viņa apsēdās uz neliela akmens un izņēma termosu ar tēju. Pasaules kārts viņai šodien nebija par sasniegumu vai ceļa beigām. Tā bija par sajūtu, ka viņa ir tieši tur, kur viņai jābūt, ka viņa pati sev ir pietiekama. Dzerot siltu tēju un vērojot saules starus, kas atmirdzēja ezera ūdenī, viņa pie sevis pasmaidīja. Viņa jutās pilnīga. Un tas bija labākais, ko šī diena varēja viņai dot.